Red Bull paceļ zivis spārnu. Trešais maijs, Rīga, esam Lucavas salā, sākam šī gada sezonu street fishingam, vai viņu pat varētu nosaukt pa velo street fishingu, jo šogad dalībniekiem ir atļauts pārvietoties ar riteņiem. Vai būtu interesantāk, jo tomēr Rīga ir liela, un kāpēc neatļaut ar riteņiem? Tā kā sākam Lucky John Street Fishing līgu, 2026, pirmais posms, laiciņš pa dienu solās diezgan karsts, 23 pāri grādi, vējņš, mazliet tagad ir apmācies, varbūt ķersies līdeks. Jo šodien dalībniekiem ieskaitē iet 10 asari, 10 līdeks. 10 līdeks Rīgā es šaubos, ka būs. Asarīšus tie, kas mazliet patrenējās, noķers. Un kādu līdeciņu jau, es domāju, atnesīs jau medaļu. 3. maijs, pasākums ir sācies, braucam meklēt dalībnieku. Ko sakam, paldies arī Baltika XL, kas jau atbalsta gadiem mūsu organizētos pasākums, kā vienmēr Red Bulls. Es zinu, ka tev Jurģi garšo, ka tev vēl enerģija ir. Jā, tev, lai tu rītīgi savēl. Pagaidām, cik tev ir? 4 asari, ja? Šī tāda līdaka ķēra, tikpat liela mānekla. Līdaka mazāk pa mānekli, ja? Jā. Mēs esam laivu centrā. Agrāk te bija laipas, piestātnes, vairs tā nav. Rīga mainās, attīstās, labi vai slikti, bet šī ir interesanta vieta. Mēs jau te gadiem, man tā liekas, lienam iekšā. Tad, kad atļauj, jā. Tas bija asaris? Ierauj kantē, jā. Asaris ierauj kantē? Jā. Es domāju, ka tu ieķēries kantē. Nē, paņēmu un ierauj kantē. Un tūlīt mēs bišķi pagaidīsim, būs arī asarīša. Tas, ko es sapratu treniņos, asarim šobrīd ir nārsts pusi uz pusi. Nārsto viņš stāvošā ūdenī, ko neietekmē straume. Seklumā uz kantes. Blakus jābūt lielam dziļumam un stingrai kantei. Un tur ir visi asari pilni. Kā bumbiņas ir nārsto. Daugavas vidū, sēkļos, ir tie, kas ir iznārstojuši. Visi tukši un bišķīt mazāki. Tas pēc vakardienas izspriežot. Laivu centra līču turpinājums, bet uz dienvidu tiltu pusi. Turpat, kur pagājušo gadu Jānis Grunbergs, pagājušā gada BAM Street Fishing līgas uzvarētājs, čempis. Tā pati vieta atkal ķer asaras, cīnās tagad ar Aigaru Zumbergu. Zumbergs iet līdekās, Moškuņš grib 10 līdekas noķert, parādīt, ka to var izdarīt. Viņam ir 3 līdekas, Jānis jau ir aizvēris asaru, bet audzē vēl. Matīs arī blakus ik pa laikam kaut ko izvalk. Laiki iet, gadi mainās, bet laikam tās vietas paliek nemainīgas. Un paskatāties vecos video, kur ir strītiņš Rīgā, vispārējais. Tur visi parādīts diezgan atklāti. Ejat, braucat, ķerat. Vai mūsu strītiņā, vai vienkārši ikdienas copē. Viss tāpatās te notiek. Mēs brauksim atkal tālāk. Kaut ko.
Nu ko, tuvojās dienas vidus, kad jau būs puse no sacensību laika būs pagājusi, un jau sāk kaut kas rezultātu tabulā izzīmēties. Ja gribat sekot līdz rezultātiem, vai zināt visu par šo pasākumu, ar makšķera.lv mājaslapā to visu var atrast. Un patreiz pirmajā vietā ir Aigars Zumbergs. Viņš ir noķēris 3 asars un 3 līdakus. Un līdakus tur ir samērā labi izmēri. Viņš ir pirmajā vietā, otrajā vietā ir Jānis Grunbergs ar 10 asariem. Un tad seko Jurģis Vīte, Marks Dmitrievs, Oļegs Pipurs un pārējie. Satikām viesturu, vēl kaut kur pabraukāsim. Un tad jau tiekamies finišā uz apbalvošanu. Kurš tad būs pirmā posma labākais, jeb labākie? Ko turpinām ķert D vitamīnu, sauļojamies un meklējam dalībniekus. Kādu atrodam Zaķu salā, kādu redzam joprojām Mūku salas ielā. Ir arī Zundas kanālā, kāds atrasts, bet tur fotogrāfs atrada Zundas kanālā. Laiva centrs laikam populārākais šodien, bet tā arī bija pagājušo gadu. Un tā kopvērtējuma tabuliņa tagad ir 1:00. Ir palikuši 3 stundas līdz finišam. Un te jau sākās tāda top 4 cīņa. Ir džekiem, ir dažiem, ir 1 līdeka, 2 līdekas, 3 līdekas. Tad ir aizvērti asari, neaizvērti asari. Un viena zivs var pilnībā to top 4 sagriezt kājām gaisā. Tā kā pēdējās 3 stundas. Džekiem būs tāds ritīgi saspringts, jo viena zivs tur izmainīs visu. Kurš ir pirmais, kurš ir otrais, kurš ir trešais un kurš ir ar koka medaļu 4. Tā kā mēs laikam vēl kaut kur aizbrauksim, varbūt brauksim uz apbalvošanu. Nu ko, esam finišā, jeb starta vietā, gaidam dalībnieks, bet viņiem vēl kāds brītiņš ir palicis ko copēt, bet tur ir spraigas arī cīņas, interesanti. Kā vienmēr, kā katrā posmā, 3. vieta, 2. vieta, 1. vieta, balvas. Pamats ir Lucky John dāvanu kartes no Salmo. Nu, 1. vieta 200 eiro, nav slikti. Kā parasti no Red Bulla, no Baltika XL. Tas ir tā, lai tev ir enerģija nākošajam posmam. Gada kopvērtējumos būs vēl lielāki dāvanu certifikāti, kā arī naudas balvas. Un tu vēl vari paspēt piedalīties ne tikai 1-2 posmos, bet tu vēl vari paspēt nomaukt 4 posmus, un tad tavs rezultāts ies gada kopvērtējumā. Būs arī balvas no ceļo ar aģentu, gada kopvērtējumu labākajiem, lielais loms ar abonementiem, Empro ar balviņām, katram dalībniekam trīniekā 50 eiro dāvanu karti, mānekļiem. Tā kā paldies visiem mūsu atbalstītājiem un gaidam dalībniekus uz apbalvošanu, lai visus šitos labumus izdalītu. Kā saka, lai uzvara labākie. Trešā vieta ar 358 centimetriem Jurģis Vīte. Kā vienmēr pirmajā posmā. 2. vieta ar 367 centimetriem Jānis Grunbergs. Spraigi, bet interesanti. 386 centimetri, super spraigi, Aigars Zumbergs. Pirmais posms ir noslēdzies. Varētu teikt, ka gana zivīgs. 166 zivis noķertas kopumā, no tām 20 līdekas. Tomēr izrādās līdekas var arī noķert Rīgā no krasta. Ja domā par piedalīšanos, visas iespējas 13. jūnijā, bet starta vieta jau būs AB Dambī.
un tas būs vakara posms. Tas nozīmē, ka tu varēsi izgulēties, tev nebūs jāceļās 6 no rīta. Tikšanās ir ap 1, AB Dambī, un copi sāksim no 2:30 līdz 10 vakarā. Pagājušo gadu tas bija super posms, šogad tādi 2, un nākošais, kurā arī tu vari piedalīties, ir 13. jūnijā. Visa informācija un reģistrācija ar makšķera.lv. Tiekamies nākošajos strītiņos. Čau!